treneris, tas ir tāds cilvēks, kas ir, varētu teikt, kā mentors, pavadošais personāžs un citreiz tāds cilvēks, kurš iedod maģisko pendeli grūtās dzīves situācijās. Grūtās dzīves situācijas mēs saucam par krīzēm, bet krīzes vienmēr ir par pārmaiņām. Ja? Un es esmu tas līdzās gājējs un atbalstītājs, un dažreiz arī es kaut ko varu tādu vērtīgu pateikt un ieteikt, kā rezultātā no pārmaiņām cilvēki nevis sabrūk vai aiziet bedres sajūtām, bet tā tēlēni izsakoties viņi atsperās un paņem labāko, ko no šī procesa var paņemt. Un tas vienmēr ir par izaugsmi. Pārmaiņas ved uz izaugsmu viennozīmīgi, vai mēs tam pakļaujamies vai ne. Par spoguļošanas metodi es šodien arī pieminēšu dažus terminus no šīs metodas. Tā ir tāda pašattīstības, pašizpētes metode, kas ir balstīta psiholoģijā, coaching metodēs, arī garīgajās praksēs. Tur ir savākta tāda kā esence. Kā rezultātā cilvēki atbrīvojās no traucējušām pagātnes programmām, kas mums patiesībā neļauj iegūt dzīvē to, ko mēs vēlamies. Ja, kas neļauj justies komfortabli, kas neļauj realizēties un metodas rezultātā, tad šie bloki programmas tiek mainītas, noņemtas. Tur ir arī stāsts par enerģijas sūcēm, par mūsu potenciāliem. Tās diezgan plaši tā tēma, principā aptver visu tā kā mūsu dzīvi, ja tā var teikt. Lielā revīzija pa dzīvi ar labiem rezultātiem, kurus paši izvēlamies. Tas ir par spoguļošanas metodu. Bet pietiks par mani, par jums. Jūs zināt, ka jūs esat fantastisks cilvēks, kas dara svētīgas lietas. Vai jums šī apziņa pašiem ir ieslēgusies, vai jūs novērtējat to, ko jūs darat? Kā ir? Jā, nē? Klusums. Visi pārdomā. Labi, es pieņemšu, ka jūsu atbildi ir jā. Sveika, Inese. Labvakar tev arī. Un tas, ko es tikko teicu, ir stāsts par to, ka jūs esat vērtības. Jūs esat vērtības, un vērtības ir jāsaudzē un jāsaglabā. Par vērtībām ir jārūpējās. Ja tas nenotiek, kas notiek ar vērtībām, kā jūs domājat? Viņas pazūd. Lai tas nenotiktu, tad arī šīs dienas tēma par šo te laimes sajūtu ikdienā. Un ja es jums jautātu, kas ir jūsu laimes sajūta, kas ir jūsu laime, jo definēt laimi ir diezgan sarežģīti, vai ne? Manuprāt, tās ir ļoti, ļoti dažādas. It kā mēs runājam par vienu un to pašu, bet vienam laime ir saulains laiks un vējš, vienam laime ir mierīga diena, kurā nav īpaši spilgta saule, ja viņš nepanes karsts, un vēl kādam laime ir pilnīgi augsti ledāji un sniegi. Tieši tik atšķirīgi mēs esam. Un stāsts ir par to, lai mēs zinām, kas tad ir mana laimes sajūta, no kā viņa veidojās. Lūk, vai jūs zinat, ierakstiet lūdzu čatā, vai jūs zinat, no kā veidojās jūsu laimes sajūta? Jā, nē, tur pat nevajag neko gari. Tad es sapratīšu, kāds ir šis te noskaņojums un sajūtas par laimi kā tādu. Vai jūs vispār domājat par to? Jo var jau dzīvot tāpat. Tā kā ir. Dzīve plūst, viss notiek. Būt harmonijā ar sevi, Elita raksta, jā. Tā ir laimes sajūta viennozīmīgi. Viņš zina, Valentīns zina. Dzīvības koks nezina. Dzīvības koks nezina savu laimes sajūtu. Tad cerams, ka šodien tiksim pie tā klāt. Jānis Kalniņš zina. Ļoti labi. Tad man jums ir lūgums paķeriet, vai varbūt, ka jums jau ir papīri un rakstāmie, jo es gribētu arī šodien uzreiz ne tikai teorētiski stāstīt pusotru stundu par to, kas ir laime un kā viņu noturēt, bet uzreiz jau darīt. Kristīna zina, justies un būt veselai un jā, harmonija ar sevi, super. Paņemiet papīrus un rakstāmos. Un tad ejot pie tēmas par šo te laimes sajūtu, tad baigā iesildīšanās sanāk, bet laikam ir jāiekustās. Jā, jūs esat vērtības un jūs esat vērtības, ir svarīgi enerģijas došanas principi. Jo tas, ko jūs darat šajā mentoru darbā, jūs atdodat savu enerģiju. Pareizi, tā ir, es pareizi saprotu, vai ne? Jūs dalāties ar savām zināšanām, iespējams ar savu
ar savām praksēm, ar savām emocijām. Un tā visa ir enerģija. Ja jūs dalāties ar enerģiju, tātad, ja mēs tā pavisam vienkārši strukturēt domājam, tik daudz laika un resursu, cik jūs patērējat citiem cilvēkiem, jums ir jāpatērē konkrēti sev. Un jūsu gadījumā tā laikam nav izvēle, jā vai nē. Ja jūs gribat darīt šo te, izpildīt savu misiju, darīt šo te labo darbu pasaulē un cilvēkiem, jūsu tikpat svarīgais uzdevums ir noturēt sevi resursā. Un spoguļošanā mēs daudz runājam par enerģijas resursiem un došanas principiem. Kurā brīdī ir jādod, kurā brīdī nav jādod, vai vispār ir jādalās. Un tas nav tikai par enerģiju, tas ir arī par sajūtām, par tīri materiālām lietām, par arī zināšanu un pieredzi. Nu, lūk, tad kā jūs domājat, kam ir jādod enerģija vispirmām kārtām? Mēģinu sadzirdēt kādu atbildi. Ja mēs skatāmies pēc enerģijas došanas hierarhijas principiem, varianti. Nu, iedodiet man variantus, lai es varu stāstīt. Sev. Pareizi. Jā, sev. Kurš teica sev? Kurš teica sev? Malači. Tieši tā enerģija jādod sev. Kāpēc sev? Tāpēc, ka no jums viss sākās. Jūs esat savā dzīves centrā. Tajā brīdī, tad, kad mēs aizmirstam par sevi un turpinam atdot enerģiju, mēs atstājam sevi deficītā. Mēs atstājam sevi deficītā, un, ja mēs tā asociatīvi runājam, principā mēs sevi izraujam tādu tā kā caurumu, un atdodot ar vien vairāk, un nedodot sev atpakaļ, šis caurums palielinās. Kas no vienas puses liekas, nu kas tad tur ir, var jau pastaigāt ar caurumu. Bet mēs esam tā dizainēti, ka tajā brīdī, tā kā mēs sākam atdot pāri savam resursam, mums automātiski ieslēdzās vēl viena vajadzība vai vēlme, lai mums kāds dod pretī. No sākuma viņi ir nemanām, pēc tam viņi paliek ar vien spēcīgāk un spēcīgāk, ko ir diezgan grūti atzīt, jo cilvēks pēc būtības grib būt labvēlīgs un dodošs. Ja? Un kā tad es tagad tā pēkšņi gribu pretī kaut ko atpakaļ? Bet te nav stāsts gribu un negribu, bet vajag. Un tad, kad šis vajag nepiepildās, jo mēs visu laiku atdodam no sevis, ja, nu tas ir kaut vai nezinu. Iedomājieties, ja jums ir maciņā konkrēta naudas summa 100 eiro, un jūs tikai dodat vienu, dodat otru, dodat trešo, dodat 10, 20, jums beigās nekā nepaliek. Mēs paliekam rūgti un iestājās tāda vilšanās sajūta. Un vilšanās sajūta, viņa parasti nav uz cilvēkiem, lai gan atpakaļ mēs gaidām no cilvēkiem. Bet vilšanās sajūta var iestāties uz dzīvi un uz likteni. Ja, uz Dievu vai uz ko vēl tur, uz situāciju. Trakākais variants ir uz valdību un uz visiem sliktajiem, kas vien tik apkārt nav. Runājot par vilšanās sajūtu, aizvainojumu un deficīta sajūtu, tas viss ir pār enerģijas sūcēm. Ja, no turienes pēc tam izkārpīties ārā ir dikteni grūti. Tāpēc mēs šodien runāsim par to, kā neiekrist deficitārajā sajūtā. Jo atcerieties, ja jūs esat savs dzīves centrs, un jūs esat, neviens cits nevar būt jūsu dzīves centrā. Tātad pirmais, kam mēs dodam enerģiju. Un kas ir enerģija? Tad uzreiz atšifrēsim. Tātad enerģija, tās ir pozitīvās emocijas, var dot arī negatīvās, bet tas nav stāsts šoreiz par to. Ja, jo emocijas un enerģija vienādības zīme. Mainās ir tikai enerģijas noskaņa. Pozitīvā, teiksim, tā, ka mēs esam iemīlējušies, kāda ir enerģija, cik viņa ārkārtīgi spēcīga. Un tad, kad mēs esam dusmīgi, arī ļoti spēcīga enerģija, bet pavisam ar pretējo noskaņu. Tātad mēs dodam sev pozitīvās emocijas, mēs dodam sev uzmanību, mēs dodam sev laiku, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Un, protams, mēs sevi lutinam, tik cik katrs var. Ja, un dodam sev tik daudz, kamēr man iestājās šī sajūta, kad es esmu piepildīta. Man ir tik daudz, kad es jau gribu dot, un tad, kad es dodu, man vairs nav tā otrā doma vai otrā sajūta, ka es kaut ko sagaidu pretī. Es dodu tāpēc, ka man dot ir prieks. Un šī sajūta atnāk dabīgi. Mēs viņu varam, protams, mēģināt ar prātu izspēlēt. Un tā kā, jo mēs jau visi zinām, kad ir jādod un pretī neko prasīt nevajag, tas ir egoistiski un tā tālāk nekā nebija. Ja tam ir jābūt dabīgam procesam.
Zobus aizrunāt sev īsti neizdosies. Nu, ja izdosies, tad pēc tam tas atspēlēsies. Nu, lūk, tātad dodam enerģiju un visu labo sev, un tad jau secīgi tālāk tiem, kas mums ir apkārt, un tālāk, kamēr aiziet visā pasaules tā kā rādījusā. Tik tā tas tā kā būtu skaidrs, ja? Tagad drusciņi nonāksim pie spoguļošanas tēmas, bet pirms tam es izstāstīšu vispār, kāda sistēma šai lekcijai ir. Tātad no sākuma es jums izstāstīšu, kas ir tie svarīgie faktori, kas veido mūsu enerģiju apkārt, mums apkārt. Pēc tam mēs skatīsimies, kur enerģija pazūd, ja, kas viņu bloķē. Un pēc tam izstāstīšu, kā var uzlādēties, uzpildīties ar šo enerģiju un laimes sajūtu. Ja mēs domājam par laimes sajūtu, tad laimes sajūtā ir principā arī enerģija ar noskaņu, kas sastāv no daudzām pozitīvām emocijām. Patiesībā, ja jūs tā tagad mēģināsiet uz ātro iemeditēt un pajust, priekš kam jums vispār dzīvē kaut ko vajag, priekš kam vajag naudu, priekš kam vajag mīļos cilvēks, priekš kam vajag foršu darbu, priekš kam jums ir jādara mentora darbs. Kas ir tas, ko jūs rezultātā gribat dabūt? Un es domāju, ka visticamāk tā nav materiālā lieta. Tā ir sajūta, tā ir emocija, tās ir noskaņu komplekti, kur katram, protams, ir savas nianses. Ja? Arī būt veselai, tā ir sajūta fiziska, kopā ar emocionālo, kopā ar enerģiju konkrētu. Ja? Nu, lūk. Nu, tad ejam skatāmies, kas tad notiek pēc spoguļošanas princips, kurā pēc spoguļošanas principu vadoties cilvēks ir laimīgs tad, kad mūsu 4 subdaļas, un mēs pieņemam, ka mūsos dzīvo tādas 4 būtnes. Ir iekšējais bērns, ir iekšējais pusaudzis, iekšējais pieaugušais, un mūsu iekšējais zvērs, kas ir instinktu daļa. Vispirmatnējākā, visspēcīgākā. Bērns ir tas, iedomājieties tādu mazu 5-gadīgu ķiparu. Kāds ir bērns tad, kad viņš ir laimīgs, tad, kad viņš ir priecīgs? Un bērnam, principā, ja vecāki, es atvainojos, visu nenočakarē, ja, vai tur, nezinu, radi vai skolas vai vēl kaut kas ir diezgan bieži notiek, bērns pēc savas būtības ir laimīgs. Tāpēc, ka viņam ir viņa pasaules uztvere, viņam ir piekļuvi iztēlē fantāzijā, viņš lasa visas noskaņas, viņam ir brīnums, viņam ir bezrūpība, vieglums un prieks. Un atcerieties kādreiz, tā kā jūs bijāt maz, par ko jūs gribējāt kļūt? Kas tik nebija pa variantiem? Balerīnas, dziedātājs, kosmonauts, astronauts, traktorists, sētnieki. Nav robežu. Es drīkstu vēlēties visu, un es ticu, ka tas būs. Tā ir šī veselīgā iekšējā bērna noskaņa. Mūsu iekšējais bērns, tā mūsu subdaļa, viņa ir tā, kas mums nes iedvesmu un radošumu. Principā tas ir tā būtne, kas pirmā piekļūst visiem enerģijas avotiem. Tā tad ir svarīgi, lai mūsu iekšējais bērns ir laimīgs. Un bērns ir tas, kurš glābi pasauli, un bērns ir tas, kurš ir izdzīvotājs. Savukārt, ja mūsu iekšējais bērniņš jūtās skumji, ja viņš nav dabūjis to, ko viņam vajag. Ja, un tagad padomājiet, kas ir tas, ko vajag iekšējiem bērnam, arī tam, kurš dzīvo jūsos. Tad notiek process tāds, ka bērns iekrīt vainas sajūtā, viņš paliek skumjš un bēdīgs, ja, un viņš ieraujās kaktiņā. Un pazūd prieks, pazūd bezrūpība. Un tajā brīdī, tad, kad tas ar bērniņu notiek, tad ir varianti, kādas stratēģijas viņš atrod, lai izdzīvot, un viens no variantiem ir kļūt uzreiz par pieaugušo. Ļoti nopietnu, ļoti atbildīgu, un atcerieties, bērnam ir jāglābj pasauli. Mēs paņemam atbildības tik daudz, cik mēs varam panest. Un vēl bišķiņ. Ja? Un tas atslēgas uzstādījums tam ir pavisam vienkārši, jo es vairāk darīšu, jo man vairāk mīlēs. Jo es vairāk atdošu, jo es būšu vērtīgāks cilvēks. Cilvēks ir vērtīgs, tāpēc, ka viņš ir cilvēks, un mīl bērnus, tāpēc, ka viņi ir. Tieši tik vienkārši tas ir. Ja? Nu, par pusaudzi. Kas tad ir pusaudzis? Pusaudzis ir tas trakais un dūlais ar to draivu dzīvē, ar aizrautību, ar interesi. Viņam ir piedzīvojums, viņam ir seksualitāte, viņam ir jauni projekti, oriģinālas idejas. Viņš vienmēr būs redzams un dzirdams.
Viņam vienmēr būs savu kompāniju un interešu grupa, ja tā var teikt. Tas ir par pusaudzi. Ja? Bet savukārt, ja pusaudzis netiek pabarots, ja mēs viņam nedodam to, ko vajag, tad mēs vairs nebūvējam gaisa pilis, mēs nezinām vairs, ko mēs gribam, mums nav vēlmes, un mūsu dzīve paliek pelēka. Mūsu dzīve paliek pelēkās krāsās, un tā būs tēma, pie kuras mēs atgriezīsimies. Pusaudzis, teiksim, ja bērns nones to iedvesmas enerģiju no kosmosa, ja, tā kā mums piegādā, tad pusaudzis ir tas, kas to enerģiju ieterp gaisa pilīs. Un tad, ja es zinu, kas būs tas projekts, kur es uztaisīšu, es zinu, kas būs tā vide, kurā es dzīvošu, kāda man cilvēki būs apkārt, kādu darbu es gribu strādāt. Tas ir viss par pusaudzi. Ja pusaudzis ir deficitārs, tad viņam vairs šīs idejas nerodās. Mums nav ideja. Cilvēks pēc būtības ir ārkārtīgi radošs. Līdz ko mums nav idejas, mēs neesam radoši. Kā es teicu, mūsu dzīve sāk palikt pelēkās krāsās. Un atcerieties, ka pusaudzim ir vēl viena ļoti svarīga tāda būtiska nianse. Pusaudzis ir tas, kurš grib būt redzams, kurš grib atzinību un novērtējumu. Un ja kāds no cilvēkiem saka, ka viņam nevajag komplimentus un atzinību, tad viņam vajag simtkārtīgi. Ja, tad pusaudzis ir galīgi badā. Savukārt, ja pusaudzis ir pabarots un laimīgs, tad mums dzīve notiek. Mums ir forši attiecībās, jo pusaudzis ir galvenā persona attiecībās. Mums ir sakārtots finanšu stāvoklis, mums ir jaunas idejas projekti, mums ir interesanti dzīve. Un mums ir draugi un domu biedri. Tā ir tā pusaudža ārkārtīgi pievienotā vērtība, kāpēc mums arī pusaudzis jāuztur vesels. Ar pieaugušo, pieaugušais mums vispār ir visjaunākā mūsu subdaļa, viņa izveidojas tikai pēc 25 gadiem. Tā konkrēti, tīri fizioloģiski, tas nav pat par psihoemocionālo stāvokli. Pieaudzis cilvēks sākās no 25, nevis no 18, nevis no 21. Ja? Un tas ir saistīts ar smadzeņu sistēmas pārstruktūrēšanos, kura pabeidzās apmēram vecumā 25 gadi. Un, ja mēs runājam par pieaugušo normāli, tad viņš ir diezgan neinteresants. Viņš ir tā kā Excel tabula bez krāsiņām. Ja? Tieši tāds viņš ir. Jo emocijas un sajūtas un viss šis plašais spektrs piemīt bērnam un pusaudzim. Ja, gan pozitīvās, gan tās, kas mūs rauj bedrē iekšā. Savukārt, kam tad tas pieaugušais, ja viņš ir tik neinteresants? Pieaugušā funkcija un atbildība ir rūpēties, lai bērns un pusaudzis ir labsajūtā. Lai viņiem tiek tās emocijas, tie piedzīvojumi, tā emocionālā barība, kas viņus uztur foršā līdzsvarā. Pieaugušam par to jārūpējās. Nevis jāapspiež tas bērniņš vai pusaudzis. Ja gribās man aiziet uz koncertu vai pačalot ar draudzenēm, bet es jau nē, tāpēc, ka man ir atbildības, man ir ģimenes. Un tā 75 reizes pēc kārtas, kamēr 78. Tad, kad man jau vairs neko negribās, tad pusaudzis uztais kārtīgi sabotāžu. Ja? Par to es tālāk nestācīšu, tā ir vesela atsevišķa tēma, bet idejas, lai jūs saprastu. Tātad pieaugušam ir jārūpējās par bērnu pusaudu labsajūtu un par iekšējo zvēru. Pieaugušais ir plānotājs. Pieaugušajam, lai viņš justos labi, viņam ir jābūt skaidrai bildē par to, kas notiek. Tieši tāpēc arī šis seminārs ir sadalīts secīgi. Ja? Lai jums ir skaidra izpratne, ir apziņa par to, ko tad nozīmē šī laimes sajūta un kā viņu uzturēt ikdienā. Un viņam ir jābūt plānam par situāciju. Šodien, rīt, parīt, aizparīt. Plāns var mainīt, bet plānam ir jābūt. Ja, ja pieaugušais nedod šo te, sauksim viņu par barību bērnam un pusaudzim, bērns un pusaudzis aizstājas enerģijas krāns iet pieaugušajiem, jo pieaugušais saņem enerģiju tikai no viņiem. Un tad tas fināls ir diezgan bēdīgs, ja tā godīgi jāsaka, līdz pat fiziskām slimībām. Lūk, vai tik tālu būtu skaidrs? Jā, nē. Jā. Es skatos uz dzīvības koku, jā, Kristīna arī saka, jā, tad es piekrītu, ka visiem ir jā, super. Labi, par zvēru. Zvērs tā ir tā mūsu visspēcīgākā, vispirmatnējākā daļa. Ja mēs runājam par instinktiem, gan jau kā esat dzirdējuši vai paši sajutuši, ja mūsu instinkti sāk darboties, vispārējais atslēdzās. Pieaugušais vispār var aiziet gulēt, ja viņš nespēja pārvaldīt zvēru. Vienīgais,
kas daudz maz komunicē ar zvēru, ir bērniņš. Jo viņi ir pēc evolūcijas principiem diezgan tuvi abi divi. Un zvērs tā tad ir instinktu daļa, tīrā enerģija, ļoti, ļoti jaudīga, ļoti, ļoti spēcīga, un tas ir par agresīvu, par seksualitāti, par izdzīvošanu. Un apmierinājumu, nevis baudu, bet apmierinājumu. Ja mūsu zvēram ir jābūt pabarotam. Ja nē, tas vistiešāk atspoguļojas uz mūsu fizisko ķermeni, sākot ar nervu sistēmu, beidzot jau tīri ar ķermeni kā ķermeni, kas ir mans dvēseles templis. Par zvēru es arī tā daudz nerunāšu, bet, teiksim, tad, ja mūsu zvērs ir pabarots, tad mēs esam spēcīgi. Mēs esam spēcīgi enerģētiski, mēs esam spēcīgi emocionāli, mēs esam spēcīgi fiziski. Un tad ir tā sajūta, fiziskā sajūta, es varu. Ja es esmu elastīga, es esmu atspērīga, es esmu vitāla, man ir dzīvības enerģija kūsā un virmo. Lūk, un spoguļos mēs pieņemam tā, ka tā laimes sajūta ir tajā brīdī, tad, kad visas manas subdaļas ir apmierinātas. Ideālā variantā viņas ir vienkārši baudpilnas. Ja? Katra ir dabūjusi to, ko viņai vajag. Un tad ir šī te foršā sajūta dzīvē, un tad es varu dot, tad es varu dalīties. Un tas, protams, ir ideālais scenārijs. Bet jūs zināt, ka dzīve notiek. Un nevienmēr mēs tā uzreiz tā varam pārslēgties un visu sev dot un visu sev darīt. Un tad jau ieslēdzās, bet kā es tagad būšu ļoti egoistiska, ja? Kā es tagad nedošu bērniem, bet es došu sev. Atcerieties šo te fantastisko principu, kas tiek izmantots lidmašīnās. Tad, kad jums stāsta drošības pasākumu, masku mēs pirmām kārtām uzvelkam sev un tikai tad bērnam. Ja nebūs manis, manu bērnu neviens neizglābs. Bet tas ir ne tikai attiecībā uz bērniem, bet vispār uz cilvēkiem mums apkārt, uz mūsu vidi. Ja? Tātad vispirms sev un pēc tam apkārtējiem. Tad ejam lēnām garā pie faktoriem, kas tad ietekmē mūsu enerģiju. Kas ir svarīgi? Par sevi ir skaidrs, ir jādod, pie sevis mēs vēl atgriezīsimies. Bet tagad nākamais, kas dod mums vai atņem enerģiju, tā ir mūsu vide. Vide un cilvēki, ar kuriem mēs komunicējam. Ir ārkārtīgi svarīgi šo resursu novērtēt. Ja, jo atcerieties par pusaudzi un atcerieties par bērnu. Un ar vidi ir tā, ja mēs neveidojam vidi, tad vide veido mūsu. Uzķērāt domu, jo vide un domu biedri, tas ir tas, kurā mēs varam uzpildīties, tad, kad mēs esam iztukšoti. Cilvēki apkārt ir tie, ar kuriem mēs varam izreaģēt. Ir tīpaši jūsu gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai jums ir savas cilvēku grupas, 2, 3, 5, regulāras tikšanās, kurās jūs izrunājat, kas notiek jūsu mentoru darbā. Ja, un ja vēl ir, teiksim, kaut kādas situācijas, kur pēc komunikācijas ar cilvēkiem nav pašam laba sajūta. Kaut kas ir, bet tā kā visu izdarīt, bet īsti kaut kas nav. Tad ir dubultā svarīgi iet un šo te situāciju izrunāt, dabūt atpakaļ feedback no kolēģiem, ko viņi ir sadzirdējuši, un izdarīt secinājumus priekš sevis. Ja, kas bija pareizi, kas nepareizi, kur bija jūsu gājiens, varbūt ne tāds, kur bija no pretējā cilvēka, savā emocija, kur jūs nesapratāt. Tas ir burtiski tā kā higienas pasākums. Ja jūs gribat darīt ilgtermiņā to, ko jūs darat, ja tas ir īstermiņa pasākums, tad varbūt nav tik traki. Lai gan es teikšu godīgi, draugiem ir jābūt, un interešu biedriem arī ir jābūt. Jā, bez tā nevar. Un tas nav par ģimeni šoreiz. Šoreiz tas nav par ģimeni. Tālāk, kas tad mums te ir? Par vidi arī apmēram būtu lielos vilcienos skaidrs. Atgriežoties pie mums pašiem, pie sava es. Ja? Tātad mēs jau nonācām pie secinājuma, ka vissvarīgākās attiecības ir pašam ar sevi. Kas ir vajadzīgs, lai veidot attiecības? Zinat? Gan ar sevi, gan ar citiem. Pirmais svarīgākais varianti. Sakiet droši, kuram slinkums rakstīt. Vēlēšanās.
Vēlēšanās, jā. Komunikācija man raksta, jā. Vēl idejas? Nav idejas. Nu labi, pateikšu priekšā. Lai notiktu komunikācija un lai es noķertu savu vēlēšanos būt attiecībās, ir vajadzīgs laiks. Laiks tā ir kā telpa, kurā attiecības var notikt. Ja nav šī laika, nav telpas, attiecības nevar notikt. Jo, kaut iedomājieties vienkārši tādu piemēru. Kāds no jums tuviem cilvēkiem, kuram ir laika priekš jums, kādas ir sajūtas, kāda ir komunikācija. Un atcerieties kādu steidzīgo rītu, kad arī jums tam otram cilvēkam, ja jums pašam nav laika. Ja tā kā vajadzētu iet ārā no mājas iedot buči, bet laika nav, čau, ja? Man tur viss lietas, ja? Es palieku cieta. Cieta tas nozīmē, es enerģētiski nobloķējos. Tad, kad es esmu cieta, attiecības nevar notikt. Un tas pats ir arī attiecībā uz sevi. Saprotiet? Jums ir jādod sev laiks, tad jūs paliekat plūstoši, tad jūs sajūtat savas vēlmes, tad jūs saprotat, kas ar jums notiek, ko vajadzētu izdarīt. Ja jūs laiku sev nedodat, jūs paliekat priekš sevis cieti. Un tad iestrājas tāds tā kā robots gandrīz vai aiziet. Ja? Visiem es visu, sev tā kā, nē, priekš sevis es esmu cieta. Nu, un tas ir pat taisno ceļš uz enerģētiskajiem un emocionāliem deficītiem. Nu, tad ejam vēl dziļāk tēmā. Par laiku sapratāt. Ja? Sapratāt. Ok. Kā tad atpazīt to, kas bloķē enerģiju jūsējo? Nu, ņemat savas papīra lapas, ņemat rakstāmos un tagad ātri rakstiet. Stabiņā uz leju nosaukšu vārdus, kurus sarakstiet. Tātad pirmais ģimene, otrais karjera bizness, trešais veselības sports, ceturtais pašrealizācija. Tas ir par, nu, tā kā es realizējos sociumā. Visas mācības, visi kursi, cik es viņus lietoju, nelietoju. Tālāk atpūta, tas būs 5. Ja? 6. finanses nauda. 7. draugi. Un 8. dvēsele garīgums. Sarakstījāt, ja? Principā šīs visas zonas aptver visas mūsu 4 subdaļas. Tagad izvērtējiet savu apmierinātību šajās tēmās. Skalā no 1 līdz 10. Nu 1 tas ir vispār tā kā, nu galīgi, nu tur ir tādas auzas, kad uz redzēšanos. 10 viss ir ideāli, vienkārši izcili. Ja? Pēc sajūtas izvērtējiet. Šobrīd nevalkat nekādas analīzes, neko, saliekat cipariņus pretī. Cik ir vērtējums? Un dodiet ziņu, kad esat salikuši, tad es runāšu tālāk. Tas, ko jūs tagad darat, ir tas darbs, ko parasti dara pieaugušais mūsu dzīvēs. Ja? Ir situācija, mēs viņu strukturējam un izvērtējam. Tā, kas ir sarakstījuši, atsūtiet kaut kādus īkšķīšus, vai ko tur var atsūtīt, kad ir. Jā, 1 īkšķīts ir, 2 ir, 3 ir, tur pārējiem ir super. Tā, vēl drusciņi pagaidām, kas tur vēl nav. Ja kāds neraksta, tad vienkārši atsūtiet īkšķi, lai mēs negaidām. Tā. Nu labi, lēnām runāšu tālāk. Tātad tas, ko jūs tagad izdarījāt. Principā jūs izvērtējāt savas dzīves sfēras, kas ir gana būtiskas. Sanās nepārāk labi, pēc tam to varēs pielabot. Es jums šodien došu
Tā kā ieskicējums strādāt ar šo metodu sistēmu, ko es jums iedošu, jūs varēsiet nedēļu vismaz līdz saulgriežiem, jo ir ļoti labs laiks. Ja tagad šis laiks ir kā reiz tam, lai atspērtos nākamajam pusgadam uz 110%. Un es jums iedošu, kā to var izdarīt metodi. Nu, lūk. Tātad jūs izvērtējat visas savas dzīves sfēras. Ja kādam ienāk prātā vēl kāda, ko es nepieminēju, droši rakstiet stabiņā tālāk un arī izvērtējiet. Paraugaties tagad, kurās jomās ir viszemākie vērtējumi. Tās var pasvītrot vai apvilkt. Ja pa kādu jomu nav kaut kas skaidrs, tad jautājiet, ko tas nozīmē. Bet es domāju, ka ir gana skaidrs, jā. Tātad visām šīm jomām ir jābūt. Sāksim ar to. Neviena no tām, ko es nosaucu, nevar nebūt. Ja jūs gribat justies pilnvērtīgi piepildīti, ja, un startēt uz šo laimes sajūtu ikdienā. Normālais tas vērtējums, tāda vidējā temperatūra pa slimnīcu būtu apmēram tā, 7, tas ir tā, bet vajadzētu 8, 9, 10. Ja kāda joma ir zem šiem cipariem, vai vairākas, viņas veidojās kā tādas tās pašas saucamās enerģētiskās sūdzes. Kas ir enerģētiskā sūdze? Ko es te saucu visu laiku? Principā es nosaucu šādā vārdā to procesu. Mums enerģija visu laiku nāk. Ja mēs atrodamies mēs esam pieslēgti pie enerģijas. Jautājums, kur mēs viņu liekam? Tā enerģija nāk no visuma, no cilvēkiem, no vides un tā tālāk un tā projām. Enerģētiskā sūdze ir tas, ka tā enerģija viņa aiziet nevis manī, un tad es viņu tā kā virzu tālāk tur, kur es vēlos, ja tur, kur vajag, bet viņa aiztek kanalizācijā, bezvērtībā. Ja, tā ir tā enerģētiskā sūdze. Bet atgriežoties pie jūsu vērtējuma, tad paskatieties, kuriem ir zemāks vērtējums par 7, šīm zonām ir jāpievērš īpaša uzmanība. Uz tām ir vērts pasēdēt un pameditēt. Kāpēc tas vērtējums ir tik zems? Pirmais jautājums. Otrais, ko es varētu darīt, lai es varētu šo vērtējumu pacelt uz augšu? Un te nav vajadzīgas lielas darbības. Mēs vēl izrunāsim vispār, ko var darīt. Varbūt, ka tas arī atspoguļosies. Kuras tēmas jums ir prioritātes? Kur ir pati pirmā? Kurš var atzīties? Kāda ir? Arī čatiņā vai pasakiet caur mikrofonu vienalga. Ģimene, jā, ģimene. Aha. Tā tad ir 2 ģimenes. Principā jā. Vissvarīgākā tēma šajā visā sarakstā ir ģimene. Un ģimene ir par attiecībām. Atkal. Visas izņemot ģimeni. Ok, labi. Jo, ja mēs paskatāmies dziļāk, teiksim, kas ir karjera biznesa, kā veidojās karjera biznesa, tās ir attiecības ar cilvēkiem ārpasaulē. Jebkurā gadījumā, sākumā ar sevi, pēc tam ar cilvēkiem ārpasaulē. Veselība, tās ir attiecības ar sevi. Sports, attiecības ar sevi un iespējams ar treneri. Pašrealizācija, viennozīmīga attiecības, ja? Atpūta, attiecības ar sevi. Finanses, nauda. Ar finansēm un naudu ir ļoti interesanta lieta. Patiesībā mūsu finanšu līmenis, tas, kas notiek ar mūsu finanšu enerģijas plūsmu, ļoti labi parāda, kas notiek citās mūsu sfērās. Un šajā gadījumā, kas ir tas, ko es daru pareizi, vai kas ir tas, ko es daru nepareizi. Un te es nerunāju par darbu vai biznesu. Ja? Tas ir stāsts, finanses ir vēl viena no tēmām, kā mūsu visums māca ir attiecības, otra no tēmām ir finanses. Kas vairāk paķer, uz ko mēs noreaģējam. Tātad sapratāt, pamatā ir attiecības. Tagad attiecības ir par ko? Par laiku mēs jau vienojāmies. Otrs svarīgais attiecību faktors ir kas? Enerģija. Laiks ir. Lai notiktu attiecības ar sevi vai kādiem citiem, ir vajadzīga enerģija. Man ir jādod un jāsaņem. Ja kādam ir kreņķis ar šo te saņemšanu, kas nozīmē, vai es māku pieņemt komplimentus, vai es māku pieņemt dāvanas, jo to, ka dāvināt māk, komplimentus māk teikt, nemāk, to es nezinu, bet dāvināt māk cilvēki.
Un ļoti bieži arī daudz ko dāvina, bet vai mēs mākam pieņemt? Negaidu, tā kā nedomājot uzreiz, paga, ko tu viņam no manis vajag, kas te man tagad ir jādod pretī? Ja? Vienkārši pieņemt ar pateicību un ar prieku. Tādā veidā padarot cilvēkam dienu izdevušos, dzīvi labāku, ja tā var teikt. Ja? Tātad miedarbībai ir jābūt harmoniskai. Ja mēs dāvinam un neņemam pretī, kas notiek? Nav harmonija, ir pārsvars. Ja, un atcerieties, ka daba neļauj piedzīvot pārsvarus. Viņi ir pārtrauc šos te procesus, kuros nav līdzsvars. Tagad jums ir viens šis te vērtējums ar to, cik tad labi vai slikti tur ir tajās visās zonās. Nākamais uzdevums. Pierakstiet katrai pozīcijai klāt, it sevišķi tās, kurām ir zemāki vērtējumi. Kā jūs gribētu justies šajā tēmā? Un kas tās ir par sajūtām? Ja mēs runājam par attiecībām, par ģimeni, mīlēta, iekārota, es gribētu, lai ar mani lepojās, es gribu piedzīvot pilnvērtīgu miedarbību un tā joprojām. Finanses, nauda, nevis kādu ciparu es gribu, bet kā es gribētu justies, kad es saņemu šo te atgrieznisko saiti no pasaules par manu ieguldīto enerģiju. Un tā tālāk un tā joprojām. Uzliksiet tagad tas, ko jūs darat, atkal no pieaugušā pozīcijas. Nedaudz slēdzot klāt neirofizioloģiju. Jūs šobrīd uzliksiet precīzu punktu B, jūs uztaisīsiet pasūtījumu, kur jūs pēc tam varēsiet papildināt ar vēl vairāk noskaņām sajūtām, kā jūs gribat justies. No punkta A, kas ir šobrīd, uz punktu B, lai jūsu smadzeņu retikulārā aktivizēšanas sistēma jūs aizved uz turieni. Tas ir tas mazais rūķītis, kas piepilda mūsu vēlēšanās. Viņš dzīvo šeit, galvā. Esat piefiksējuši tādu momentu, ka ir sevišķi meitenes, nevis ir sevišķi, ka mēs paliekam stāvoklī, ka mēs ļoti gribam palikt stāvoklī. Mums sāk nākt informācija par to. Mēs sākam ieraudzīt, kad izrādās pusi Rīga jau staigā ar puncīšiem apkārt, un otra puse ar ratiņiem. Pirms tam nevienu neredzēja. Ja? Šādi darbojās tas rūķītis mūsu smadzenēs. Tāpēc tagad sākat rakstīt, vismaz pāris sajūtas ierakstiet, kā jūs gribat justies. Un uzreiz arī rakstot, pamēģināt noķert to sajūtu. Tas būs tas, kāpēc būs jādara viss tas, ko es tagad stāstīšu pēc tam. Tā kā tāda motivācija neliela. Tad, kad jums būs vairāk laika piesaist pie tā saraksta par sajūtām, vēl ir viens variants, kā var darīt. Es noķeru šo sajūtu, jo sajūtu var noķert tikai ar ķermeni un emociju. Ar prātu, tad, kad viņi ir izdomāti, viņā nav enerģijas iekšā. Ja, tad tas ir prāta izdomājums, vienkārši kožvienas smadzenēm. Bet tad, kad es noķeru šo sajūtu, kā es gribu justies, es varu iedomāties, kāds simbols vai kāda krāsa viņai ir. Tas ir vēl nedaudz spēcīgāks paņēmiens. Un tad var pierakstīt arī šo simbolu, krāsu un vārdu tai sajūtē. Pieņemu tagad, ka jums vismaz pāris sajūtas ir pierakstītas, ja, tur atstājiet brīvas vietas, cik vajag. Tad sākam atbrīvot savu lauku tam jaunajam, ko tad jūs vēlaties, tam jaunajām sajūtām, tām stiprākajām, labākajām. Jo atcerieties, ja jūs dzīvē kaut ko gribat, kaut ko vairāk, labāk, kvalitatīvāk vai pilnīgi jaunu kaut ko, ar to enerģijas daudzumu, kas jums ir šobrīd, var nepietikt. Nevis var nepietikt, bet visticamāk nepietiks. Jo no dabas mums ir iedots tā, ka mums ir dota enerģija izdzīvošanai un vairošanās. Izdzīvošana, vairošanās, viss. Galvenais, lai cilvēki dzimums neaizmirst. Mēs te iedomājamies, ka mums te vajag laimi, prieku, vēl kaut ko. Tas nozīmē to, ka mums enerģija vajag virs vidējā. Tīru, spēcīgu enerģiju. Un tad tagad pirmais solis, ko darīt? Lai atbrīvot vispār savu enerģētisko lauku, kaut kam jaunam, tas, ko jūs vēlaties, ko jūs gribat, lai ienāk jūsu dzīvē, ja, sajūtām, un lai netecētu prom tā enerģija, kas mums nāk jau tā kā ikdienā, lai tā neiet kanalizācijā projām. Uzdevums jums līdz saulgriežiem – iztīrīt māju.
Nevis noslaucīt putekļus un izmazgāt grīdu, bet uztaisīt kārtīgi lielo tīrīšanu ar lielajiem izkastes maisiem no visām savām telpām. Jo atcerieties, ir tīpaši sievietēm. Manas telpas ir manas auras paplašinājums. Principā varētu teikt, ka es staigāju pa dzīvi ar visu savu māju. Saprotiet? Un tagad pārlaidiet acis apkārt mājās savām telpām. Kas ir tās lietas, kas jūs iepriecina un iedvesmo, un kur jūs pastāties un, jā, šitas ir pa mani, tik forši, man tā patīk. Un kas ir tās lietas, uz kurām aizķerās acis? Un tā kā, šito mašīnu vajadzēja aiznest saremontēt, tur vajadzēja to nomainīt, tas ir vispār kaut kādas nevajadzīgās tēmas. Vienmēr sakot, ideja ir tāda, atbrīvojam fizisku vietu jaunai enerģijai. Kā tas notiek? Ņemam izkastes maisus un ejam secīgi cauri. Visus vecos papīrus, visas kurpju kastes, rotu kastes, nezinu, jebkādas citas kastes, čekus, kaut kādus plānus, nezinu, fotogrāfijas, kas nepatīk, visu, ja grāmatas, kas neuzrunā, vai atdodam projām, neturam savā klātbūtnē to. Kaut kādas vecās antikvārās lietas, kas ir tā kā mīļa piemiņa no krustmātes, bet man viņi tik ļoti nepatīk. Jūs saprotiet, kas notiek? Katru lietu jūsu mājā jūs enerģētiski apkalpojat. Jūs viņai dodat savu tā brīža enerģiju, un viņa atstaro pēc tam to atpakaļ. Ja šī lieta jums neizraisa pozitīvas sajūtas, tad padomājiet, kas tur notiek. Viņi principā jums dod atpakaļ toksisku enerģiju. Vajag tādu? Visticamāk, ka nevajag. Iziet cauri visiem zāļskapīšiem. Tā viena tabletīte, kas ir palikusi, kādreiz vajadzēs. Nevajadzēs, viņai sen derīguma termiņš ir beidzies. Visām kosmētikas burciņām, visām šampūnu pudelītiem, kur ir druciņi. Izbeigsies, nopirks jaunu. Māja ir šitos stāstu par maisiņos. Nevajag jums tādus. Vienu atstājiet, būs labi. Sapratāt ideju. Maksimāli tīra tārā. Brīdinu jūs, it sevišķi pirms saulgriežiem tagad, būs pretestība. Pret visu, ko es tagad teikšu šajā nākamajā sadaļā, liksies, priekš kam man to vajag, un taču var izdarīt miljonus vērtīgākas lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ķermenis kopā ar mūsu smadzenēm ir pieredze pie esošās sistēmas. Sistēma darbojās, jūs dzīvojat. Atcerieties, ko es teicu par dabiņu. Neko citu vairs nevajag. Ko jūs te tagad iedomājaties, ka jums vajag lieka enerģiju? Un tur tiks norautas dažādas programmu šīs te podziņas ieslēgtas. Kāpēc gan to nevar darīt? Kāpēc nevar kārtīgi iztīrīt māju? Kāpēc to virtuves kombainu, kas gadu jau nestrādā un kur es tāpat nenesīšu pie meistara? Kāpēc viņi nedrīkst izmest ārā? Vai jādod kādam? Vienmēr sakot, domu sapratāt, rīktīgi kārtīgi tīrīšana. Teiksim, ja mēs skatāmies no pieaugušā pozīcijas, no katras telpas vajadzētu vismaz 30 lietas. Drēbjus kāpjus izrevidējiet. To, ko jūs gadu, 2 nevalkat, jūs nevilksiet to vairāk. Ja tajā kamā jūs nelienat iekšā, tā nav motivācija, lai notievētu arī. Tas nestrādā. Prasiet, kuram dietologam gribat. Lūk, tātad šis būtu tas lielais darbs, kas ir jāizdara viens. Paralēli, kamēr jūs tīrat māju, uztaisiet 2 sarakstus, kas ir arī par enerģijas sūcēm. Viens saraksts lietas, ko es esmu aizņēmusies no kāda. Otrs saraksts lietas, ko es esmu kādam aizdevusi. Nezinu, tur grāmatas, varbūt žurnāli, varbūt kaut kādas rotas lietas vai apģērbs vai sadzīves tehnika. Nav nozīme. Sataisiet šos 2 sarakstus. Izstāstīšu tūlīt, ko darīt ar viņiem tālāk pēc brītiņa. Tagad jautājums jums, vai ir skaidrs par mājas tīrīšanu? Ko varam pārdodam, ko varam atdodam, ko varam noziedojam, nevaram metam ārā? Jā, ir skaidrs, super. Ļoti labi. Nākamais, ko daram? Pret nākamo būs vēl lielāka pretestība. Bet jums ir jāsaprot, kāpēc šis ir jādara. Es jums varu iedot šos te ikdienas paņēmienus, kas ir šī semināra tēma, kā uzturēt laimes sajūtu ikdienā. Bet jūs nevarēsiet izbaudīt to paņēmienu rezultātu pilnvērtīgi, ja viss apkārtējais, tas, kas jums ir, šo enerģiju un to laimes sajūtu nosūks nost.
Jā, tāpēc uztaisam vienu reizi vismaz gadā šādu te lielo pucēšanu, tīrīšanu. Un tad pēc tam ieviešam tās ikdienas prakses klāt. Starp citu, vēl viena lieta. Ja jums nerodās idejas dzīvē, tad tas norāda uz to, ka sūdzes ir pārāk daudz. Un tās ir jātaisa ciet. Un nākamais, kā mēs taisam enerģijas sūdzes ciet, ir velkam ārā beigtās zivis. No spoguļošanas atkal metodas teorijas. Kas ir beigtās zivis? Beigtās zivis ir visi nepabeigtie projekti manā dzīvē. Un spoguļošanā mēs uzskatām, ka mūsu dzīve vispār sastāv no projektiem. Spoguļošana ir projekts, vīrs ir projekts, bērns ir projekts, darbs ir projekts, hobijs 1 projekts, hobijs 2 projekts un tā joprojām. Visi kursi, mācības, visi tie ir projekti. Tagad ņemat vēl vienu lapu, varbūt ne tagad, bet varat ieskicēt jau. Un mēģināt izrakstiet visus nepabeigtos projektus, nepabeigtos angļu valodas kursus, visas savas dzīves laikā. Taisīju remontu mājās, nepieliku grīdas flīzes, nepabeigtais projekts. Sāku šūt kleitu, adīt džemperi, nepabeigts projekts. Nopirku sporta ķēdes, nopirku abonementu, 3 reizes aizgāju sporta klubu, nē, vairāk, nepabeigts projekts. Gribēju dārzā iestādīt rozes, zemi nopirku, rozes nepabeigts projekts. Šādā veidā rakstiet ārā visus nepabeigtos projektus. Tas ir par konkrētiem darbiem. Pēc tam rakstiet ārā neizdarītos darbus un idejas, kuras nav realizētas. Kur jūs viņus varat atrast? Viens ir, protams, savā galvā, otrs skatieties savā plānotājās, savās piezīmēs, lapiņās, kas ir sarakstīts, vēl kaut kādās kladītēs. Visu rakstam ārā. Pateikšu godīgi, šo darbu nevar izdarīt vienā piegājienā, vienā dienā. Un veselīgi tieši tāpat kā to tīrīšanu ir taisīt viņu ar pārtraukumiem. Tur 20 minūtes parakstu, aizēju padaru kaut ko citu, pēc tam parakstu vēl drusku, Vidēji 3 dienas vajag, lai izrakstītu visu ārā. Šito ir vērts izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka šie nepabeigtie projekti, idejas, darbi, domas un tā tālāk, viņi darbojās kā tāda ļoti laba kožļiena mūsu smadzenēm. Jo atcerieties to sajūtu, tad, kad jūs paskatāties savā plānotājā uz nepadarītajiem darbiem, tad, kad jūs atceraties to nepabeigto maģistru, kur principā vajadzēja pabeigt. Kā vajadzēja tomēr, jā. Tā kā es paskatos uz to nepielikto grīdlīsti, cik tur tā dara, atsauc meistari, taču pabeigšu. Ko mēs darām? Mēs sevi šaustam un piedzīvojam ciešanas. Izklausās smieklīgi, jā. Bet, ja šādu projektu ir daudz, mēs vēl paši plus visam tā enerģija tāk projām, mēs vēl sev uztaisam tajā enerģijas traukā, tādus pilnīgi caurumus, kā rezultātā un beigās ir nevis enerģijas trauks, bet dušlaks kārtīgs, pa kurien viss aiztek projām. Un mūsu smadzenes tik gremo. Vajadzēja izdarīt, neizdarīja. Kāpēc neizdarīja? Varbūt, ka vajag, varbūt, ka es darīšu tālāk, varbūt, ka es nedarīšu. Smadzenes arī tērē enerģiju. Kā es teicu, tā ir kožļene, kurai pievienotā vērtība ir precīzi 0. Tā vietā, lai mēs šo enerģiju virzītu cilvēkiem savos projektos, savās idejās, mēs maļam pa galvu. Visu šito teikšu tā, viss šīs beigtās zivis, košļājam. Garša nav laba, visticamāk, un smaka arī nē. Sapratāt domu, kāpēc to vajag. Otrs, kāpēc to vajag. Mēs bieži pat nenojaušam, cik pamatīgi tā košļiena ir smadzenēm. Un kamēr mēs viņu neatpazīstam, mēs ar to neko nevaram darīt. Man ir jāierauga, tieši tāpat kā telpā, lai es sakārtotu telpu, man ir jāierauga telpu un jāierauga, tur ir bardaks. Tieši tāpat arī šis ir ar šīm te idejām un projektiem. Jā, tad, kad es ieraugu, tad es varu izlēmt, darīt kaut ko vai nē. Un tad, ko darīt ar šo? Šo sarakstu var dalīt 2 daļās. Bet es jums uzreiz saku, es silti iesaku maksimāli no visiem projektiem atteikties. Bet ir tomēr varbūt tajās 4 A4 lapās, kuras jūs izrakstīsiet, varbūt ir 5, bet ne vairāk kā 10
kur jūs tā kā uzrakstat, izlasījāt. Pats, bet gribās. Iedvesmo šī ideja. Tā kā vajadzētu. Tad tos mēs izrakstam uz atsevišķas lapas ārā, ja? Pie projektiem tiem, kas tiks realizēti. Tad, kad tie ir ierakstīti uz atsevišķas lapas, uzreiz nevalkot garumā, līdz kuram laikam es to izdarīšu, pa soļiem jau vajag, un kas būs mana balva par to, ka es to izdarīju. Ja? Un tiešām balva kā balva, nopirkt savu, foršas drēbes, vai lūpu krāsu, vai garšīgu kūciņu, vai uztaisīt savu supertēju skaistā krūzītē. Tas viss ir par apbalvošanu, par sevis lutināšanu. Tātad plāns un balva. Ne vairāk kā 10. Tie projekti, kas būtu jārealizē. Es teiktu, vispār atstājiet 3. Un nebaidieties. Nav tā, ka jums idejas pazudīs, jo tā citreiz iestājās panika. Bet kā es tagad no šitā atteikšos? Man vairs nebūs idejas, man vairs nebūs plāns, man nebūs nekas. Enerģijas nezūdamības likums. Mums visu laiku cirkulē enerģija. Un tie projekti, kur jums būs aktuāli dzīvē, viņiem nāks jauna iedvesmas enerģijas porcija. Un tad jūs viņus realizēsiet. Tā vecā iedvesmas enerģija, viņa jau ir beigusies. Un, lai jūs tos darbus izdarītu, jums būs jāiegulda 2-3 vairāk enerģijas nekā sākumā, kad jūs to uzsākāt. Es domāju, ka jūs zinat šo sajūtu, cik grūti ir tā kā reanimēt to beigto dzīvi. Un tas gandarījums ar tur tāds pēc tam, tā kā ir, tā kā nav, nevar saprast. Un ar to lielo otro blāķi, ko darat, ar to jūs rakstat visumam atteikšanās deklarāciju. Skaisti. Uz baltas lapas, visums, manā gadījumā Janita Andersona, atsakos no šo uzdevumu projektu realizācijas, jo tam man šobrīd nav resursa vai ir citas prioritātes. Paldies, pateicībā, paraksts, datums. Un liekat kopā ar šo nepabeigto projektu sarakstu un izdomājat savu atteikšanās rituālu. Kas tas būs? Vai nu jūs viņus saplēsīsiet ar enerģiju, vai jūs viņu sadedzināsiet ar kaifu, vai es nezinu, vai nolaidīsiet podā. Nav starpība, ko izdarīsiet. Iznīciniet, bet ar emociju. Un vislabāk to ir darīt, tā, kaut kādu brītiņu pirms saulgriežiem. Neilgi. Tur vajag paskatīties, kas tur notiek mēnesi fāzēm. Vislabāk to darīt dilstošā mēnesī. Bet nav obligāti. Ja? Izdarīt arī augošā mēnesī ir labāk nekā neizdarīt nemaz. Sapratāt domu? Ja? Lūk. Tad, kad jūs šo izdarīsiet, tad, kad jūs būsiet pārvarējuši šo trako pretestību, ticiet man, jūs sajūtīsiet tādu enerģijas pieplūdumu. Momentāli paliks vieglāk. Un varbūt, ka pēc tam būs tāda tā kā tukšuma sajūta, bet atcerieties, tukšuma sajūta, tas ir labi, jo tukšumu jūs varat izvēlēties, ar ko aizpildīt. Un tad jau jūs tur varat ielādēt tās sajūtas un emocijas, savas vēlmes un sapņus, kurus jūs patiešām gribat šobrīd. Vai šīs uzdevums ir skaidrs? Jā, super. Ejam tālāk. Šie bija tie 2 lielākie, grūtākie. Tagad būs drusku vieglāk, bet ar šiem vajag sākt. Lai jums atbrīvojās lauks, lai jums atbrīvojās enerģija pēc tam jaunajam, ko jūs liksiet iekšā, tam vajag vietu, tam vajag telpu. Un tagad jūs to atteikšanās deklarāciju tā kā uzrakstīsiet un izdarīsiet rituālu, piefiksējiet savu iekšējo sajūtu, ka jūs patiešām atsakaties un beidzat ciest par to, kas nav izdarīts. Un sev pārmest un sevi vainot. Ja atcerieties, ka ar ko ir burvīgs, kas ir pieauguši cilvēku burvība? Tas, ka es varu izvēlēties, kā justies, es varu izvēlēties, ko darīt vai ko nedarīt. Ja? Bērniem, pusauģiem, tur tā īsti nav. Tur ir ļoti daudz noteicēju. Idejas, ka mēs paši izvēlamies, kam būt vai nebūt manā dzīvē. Tikai jautājums, vai mēs to zinām. Tālāk, nākamie enerģētiskie caurumi, ko taisīt ciet. Šito jūs arī kaut kur piefiksējat, ja? Un tad, kad būs laiks, īpaši nevalkot garumā pēc mūsu semināra, pakāpeniski secīgi izdarīsiet. Nevajag visu izdarīt perfekti, nekādā gadījumā, nevajag uz 10, dariet uz 2.
Dariet uz divnieciņu, un tas jau būs rezultāts. Perfekcionistu atmetat, tas vispār nav trendā tagad. Nākamie enerģētiskie caurumi. Tātad par šīm svešajām lietām. Atcerieties, jums teica 2 saraksti. Svešās lietas pie manis, manas lietas pie citiem. Tātad arī šīs lietas mēs enerģētiski apkalpojam. Skaidrs. Ja šis saraksts ir, ko darīt? Ja es no kāda kaut ko esmu paņēmis, neesmu atdevusi, tā tieši tāpat ir kožvien manām smadzenēm, ja es to atceros, jo es sev vainoju par to, ka es neesmu atdevusi, vajadzēja taču atdot un tā tālāk un tā joprojām. Vienkārši sazinamies ar to cilvēku un atdodam. Ja esam ilgi noturējuši, tā kā vairs kā nav pieklājīgi atdot, pieliekam klāt mazu dāvaniņu, šokolādīti vai puķīti vai kaut ko. Ja? Ar pateicību atdodam un nelietojam svešu enerģiju. Ja kā es esmu kādam lietas aizdevusi un man nav atdots atpakaļ, tātad tas cilvēks lieto jūsējo enerģiju. Ņemat atpakaļ, piezvanat, uzrakstiet, klau, pie tevis ir tas un tas, es gribētu atpakaļ. Ja ir tā, ka viņš šo lietu nevar atdot dažādu iemeslu dēļ, nezinu, kas tur varētu būt, bet aizcēlies, pieņemsim, tur dzīvot kaut kur ASV vai Anglijā vai vēl kaut kas. Tādā gadījumā es pasaku sev un pasaku viņam, ka es jau to lietu dāvinu. Un viss. Un aiztaisam ciet šo te karmisko pasākumu, atbildība paliek viņa pusē, ko viņš ar šo dāvanu darīs, mēs viņu uzdāvinām. Un mieriņš. Un caurums ir aiztaisīts ciet. Ir skaidrs šitas. Nākamais. Parādi. Naudas parādi. Ar parādiem ir tā. Tieši tāpat kā ar visu pārējo. Ja mēs ņemam naudu no citiem, mēs lietojam viņu enerģiju. Ja citi ņem naudu no mums uz parādu, tad mēs viņiem dodam savējo. Ir jāapzina parādi, kuri ir, vai jūs esat parādā, vai jums ir parādā. Ko darīt tad, ja jums ir parādā un parādu neatdod? Jau ilgu laiku, dažādi esat mēģinājuši un nekā. Pirmkārtām, reāli paskatieties, ko darīt ar aizdoto lietu sarakstu, ko darīt ar aizdoto lietu sarakstu. Kā es teicu, tātad, ja mēs esam aizdevuši lietas, sazinamies ar cilvēku un prasam atpakaļ. Pašu sarakstu, tad, kad esam dabūjuši atpakaļ, vai esam uzdāvinājuši, mierīgi var arī iznīcināt, viņam nav jāpaliek. Es ceru, ka es atbildēju, ja nē, prasiet vēl. Tātad pie naudas parādiem. Ja ilgi neesat saņēmuši atpakaļ, tas darbojās kā sūce, jo jūs par to dusmojaties. Jūs dusmojaties, jūs atceraties, jums tā kā, tur stiprāk vai mazāk, bet nekā pozitīva tajā nav. Dabūjiet rokā to cilvēku, ja ir iespējams, kurš jums ir parādā, un sakat viņam tieši tādā tekstā, klau, vai tu man vari 24 stundu laikā atdot parādu? Un tur būs atbilde, jā, varu, tad viss ir kārtībā. Ja būs atbilde, nē, nevaru, bet es varētu tur, mēneša laikā, vienojieties par grafiku un dabūjiet savu naudu atpakaļ. Ja atbilde ir nē, nevaru un nezinu, kad varēšu, mans ieteikums jums būtu uzdāvināt cilvēkam šo naudu. Jo paskatieties reāli, tik ilgi nav atdots, maz ticams, ka jūs viņu dabūsiet atpakaļ. Bet jūs sev visu laiku to enerģiju, ko jūs varētu virzīt kaut vai tajā pašā naudas pelnīšanā. Ja, jūs viņu atkal aizlaižat tajā, lai dusmotos, ceptos un vienkārši kas tas tāds ir. Nevajag šito. Bet, ja jūs viņam šo naudu uzdāvinat, jūs viņam tā arī pasakat, ok, tu man nevar atdot, es tev šo summu dāvinu. Un vispār, ja skatāmies no finanšu enerģijas labās prakses, nekad neaizdodam lielāku summu par to, ko mēs esam gatavi uzdāvināt. Lai cik tūs cilvēks nebūtu. Un šādā te veidā uzdāvinot vai dabūjot atpakaļ savu naudu, mēs šo sūci aiztaisam ciet. Ja jūs esat parādā kādam, šeit es nerunāju par hipotekāriem kredītiem vai biznesa kredītiem, tā ir cita tēma. Es runāju tīri par cilvēciskiem. Un kas ir cilvēciskie, gan ātrie kredīti, kaut kādi tādi, kas ir nedaudz lielāki par ātrajiem kredītiem, parādi tur, draugiem, kolēģiem. Sataisiet sarakstu, kam jūs esat parādā. Sataisiet grafiku, kā jūs varat atdot, pa solīšiem. Un sākat vērciet
kaut vai ar mazākiem, jo mūsu smadzenēm ir vienalga, cik liels ir parāds. Daudz būtiskāk nospēlē parādu daudzums, skaits. Ja, tāpēc sākam ar mazākajiem. Varam ciet. Un principā, ja jūs vispār gribat labu finanšu enerģijas plūsmu, tad visiem mazajiem parādiem ir jābūt aizvērtiem. Tur, protams, vēl ir citi principi, kas darbojās, bet parādi, kurus nevar atdot, nav par veselīgu plūsmu. Jā, ir jāpiežmiedzās, varbūt jāpieraujās, lai atdotu, bet tas ir to vērts. Ja jūs nevarat atdot uzreiz, teiksim, tur kolēģiem vai kaut kam, sazinieties un arī sarunājiet. Ja neslēpieties, sarunājiet, kā notiks atdošanas process. Jo savādāk iznāk tā, ka šie cilvēki savukārt dusmojas uz jums. Nu, un tas, protams, bombardē jūs tīri enerģētiski. Vajag šito? Nevajag. Un parasti cilvēki ir diezgan pretīm nākošie, jūs izrādat iniciatīvu par to, ka vēlaties atdot to, kas ir viņa. Vai šis arī būtu skaidrs? Super. Nākamā enerģijas sūce, kas ir diezgan būtiska. Lai neteikt vairāk, tas ir tēmā attiecības, strīdi un aizvainojumi. Padomājiet priekš sevis un arī tad, es ceru, ka jūs tur kaut kur pierakstat, atstājat brīvu vietiņu apakšā. Ja jums ir nesakārtotas attiecības ar cilvēkiem, tuviem, netik tuviem, ar draugiem, ar kuriem jūs vairs nekomunicējat, bet kaut kādi konflikti aizvainojumi tur ir. Saņemieties un līdz šiem saulgriežiem sakārtojiet. Ko nozīmē sakārtojiet? Teikšu godīgi tā, ja konflikts ir pamatīgs un jūs saprotat, ka nav resursa, neatstājiet to tā. Tad varbūt ne līdz saulgriežiem, bet vispār uzliekat sev par plānu šo te situāciju izrisināt. Pirmām kārtām ar psihologu vai koču vai spoguļošanu vai vai sistēmu izkārtojumiem. Nav svarīga metode, bet svarīgi ir šo attiecību tēmu sakārtot, jo attiecību konflikti viņi tāpat nepazūd. Diemžēl, kā es teicu, tas ir instruments, kur visums mūs māca, un attiecībās mēs ļoti skaidri ieraugam sevi. Tātad šī tēma ir jārisina. Jā, viņi nevar aizvērt acis un pateikt, ka tā nav. Ja nav tik traki, pamēģiniet izrunāt, bet nevis ar to, lai kādam kaut ko pārmestu, bet ar noskaņu par sadarbību. Un pirmais solis ir, ja jūs gribat ar šo cilvēku attiecības atjaunot, padomājiet, kādu patīkamu pārsteigumu jūs varat viņam izdarīt. Nezinu, kā mazu dāvaniņu aizsūtīt, vai ar kaut ko citu iepriecināt, vai uzaicināt uz tēju, uz kafiju papļāpāt. Kas tad tur īsti bija mūsu starpā? Ja, par ko es apvainojos? Kā tu jūties tajā brīdī? Ja, kāpēc tu man nezvanīji? Kāpēc es tev nezvanīju? Izreaģējiet. Un cenšaties salabt. Ja, tas nav vienkārši, bet tieši cik tas nav vienkārši, tieši tikpat liels arī enerģētiskās sūdzes, šie te konflikti un strīdi un aizvainojumi rada. Lūk, un tas ir tāds, tas pēdējais laikam ir tāds vissensitīvākais moments. Par aizvainojumiem arī. Aizvainojumiem ir tendence pieaugt, un aizvainojums ir pasīvā agresija. Ja pajautājiet sev, par ko tad es īstenībā apvainojos? Ja, vai par ko viņš uz mani apvainojās? Un ja jums būs šis nodoms iet uz sadarbību, un uz salapšanu, tad principā tai komunikācijai vajadzētu izdoties. Ir, protams, komunikācijas principi un konfliktu risināšanas principi, par kuriem es arī šeit nerunāšu, par tiem runā citos semināros un diezgan daudz. Papētiet, tas arī var palīdzēt. Jo atceries, ko mēs runājam sākumā, ka vide un cilvēki mums apkārt ir viens no svarīgākajiem resursiem, uzreiz pēc mums pašiem. Ja tas ir tas, no kā mēs barojamies. Un ar ko mēs barojam, lai notiktu šī līdzvērtīgā miedarbība. Tas par enerģētiskajiem caurumiem un sūce. Jā, vēl viens solījumi.
Solījumi ir ļoti būtiski. Mēģiniet atcerēties, kam jūs ko esat apsolījuši. Un variants, ko darīt, varianti ir tikai 2. Vai nu es izpildu savu solījumu, vai nu es uzrunāju to cilvēku un saku, zini, piedod, bet es to nevarēšu izdarīt. Vai es tev varu kā savādāk līdzēt? Ja ir resursi, ja nav, tad vienkārši atvainojamies un viss. Bet arī neatstājam bez ievērības šo zonu, jo solījumi ir arī viena no lielākajām sūcēm, par ko mēs sevi vainojam. Ja mēs nevaram sazvanīties vai kauns, tad mēs uzrakstām, dodam kaut kādu ziņu. Un, kā es vienmēr saku, ļoti labi nostrādā, kā atvainošanās zīme ir ne tikai vārdi, bet arī kaut kas taustāms, kaut kāda maza dāvaniņa. Un tādā veidā jūs veidosiet šo te savu vidi, veidosiet savu komunikāciju, kas jums iedos šo te spēka sajūtu. Jo īstenībā jau nevienam negribās būt ne strīdos, ne aizvainojumos. Un ja jums ir tūmā, jūsu vidē tāds cilvēks, kuram patīk strīdēties, kuram patīk apvainoties un tā tālāk, jautājums, vai jums šādu toksisku cilvēku vajag jūsu vidē. Ja, jo tas, protams, miedarbības rezultātā jūs dabūjat porciju no vis tā labuma. Ok, tā, vai ir kādi jautājumi par šo? Es zinu, ka es ļoti daudz informācijas dodu, bet varbūt kādi ir uzreiz. Tauta, nav. Visiem skaidrs, vai nekas nav skaidrs. Es ceru, ka es jūs pārāk tā kā nesapresēju ar šiem te lielajiem. Bet tad ejam uz to foršo zonu, kā uzpildīties, kas tad ir tie labi ieradumi pēc tam, kad ir notīrīts, aizvērts visas sūces. Principā, var jau darīt tikai šo pēdējo daļu. Ja nekāds pasaules gals nebūs un Āfrikā kaķīši nenomirs. Ja, bet ja gribās tā efektīvāk, tad var sākt tomēr ar to pirmo, ko es devu. Kas tad ir tie būtiskie ieradumi? Pirmām kārtām ņemat jaunu lapu, rakstiet. Pirmais, laiks sev. Jūsu gadījumā, es domāju, minimālais, kas vispār vienmēr būtu, ir 1 stunda dienā laiks tikai sev. Bez sakariem, bez citiem cilvēkiem apkārt. Laiks, ko jūs veltat sev, savām sajūtām, nezinu, ejat ārā, dzerat tējas, klausieties mūziku, vai jogojat, vai darat jebko, bet tas, kas ir tikai jums. Un es zinu, ka būs cilvēkiem, es sastopos ar šo bieži, tad nav laika. Kāds laiks sev? Man ir bērni, man ir ģimene, man ir darbs. Ja, un vēl. Tad atcerieties visu to, ko mēs runājām iepriekš. Un vēl viena tāda pavisam vienkārša lieta, ka 24 stundas ir pilnīgi visiem iedotas. Un kā reiz vinnē tie, kas prot pateikt nē kaut kam, un paņem to stundu sev, jo tā stunda citreiz ir ar zobiem, nagiem jāizplēš. Ir īpaši, ja tuvinieki nav pieraduši pie tā. Vēl ir variants agrāk celties. Vēlāk iet gulēt nav variants. Jā, jo par to es tā daudz nerunāju pie zvēra, bet tad, ja man reiz atnāca šitas, tad es akcentēšu tomēr, ka labs miegs, pietiekams uzturs un sports. Jā, tās ir 3 bāziskās lietas, bez kurām mūsu iekšējais zvērs vispār nevar funkcionēt. Tātad, miegam nost neņemam, no rīta agrāk var celties stundu. Nedēļu mēs sākam plānot ar ko? Nevis ar darbiem, kas ir jādara, vai kur jāizbrauc un tā projām. Mēs nedēļu sākam plānot ar atpūtu. Tātad pirmais, ko es ierakstu dienas plānā, ir stunda sev. Atvainojos. Pēc tam, kur būs mans weekends, vai kur es atpūtīšos. Kā es to darīšu, ar ko es to darīšu. Un tikai tad, kad ir sarakstīta atpūta, darbu saraksts jums tāpat ir galvā, tad mēs rakstam darbus. Nākamais. Tad, kad jūs esat uztaisījuši šīs lielās tīrīšanas, visas, par kurām es runāju, un šis ir tas brīdis, tieši saulgriežos. Ir laiks noformulēt vēlmes un sapņus sev.
Kas ir tas, ko es gribu? Kas ir tas, ko jūs gribat? Materiāls, emocionāls, sajūtās. Taisīt savu sapņu vēlmju sarakstu. Jo atcerieties, kā mūsu gribēšanas, ja tie sapņi un vēlmes, tas ir enerģijas un dzīvības spēka avots. Tas ir tas, kas mūs virz uz attīstību. Ja mēs neko vairs negribam, ja mēs ne par ko vairs nesapņojam, pamēģiniet vizualizēt, kā tāds cilvēks izskatās. Viņā nav enerģijas. Sapņi un vēlmes mums ir iedots tam, lai mēs sevi pilnveidotu, lai mēs attīstītos, lai mēs ietu jaunos virzienos. Ja? Kā jūs domājat, cik būtu normāli, teiksim, tādā sapņu vēlmju sarakstā vēlēšanās? Ir kāda ideja? Kā? Neesat nekad rakstījuši? Neticu. Meitenes tiešām ir rakstījušas. Neviens neko nesaka. Nu labi. Sapņu vēlmju sarakstā vajadzētu būt apmēram 100 punktiem. Jā, tieši tā nepārklausījāties. Protams, lai 100 uzrakstītu, tur ir vajadzīgs treniņš. Bet sākam ar vismazākajām lietiņām, kas ir kaut vai tīri materiāls. Jā, iedodam savām smadzenēm tos punktus B, uz kurien virzīties. Pēc tam padomājam, ko mēs gribam mācīties, kur es vēl gribu pilnveidoties, ko es gribu mainīt savā vidē. Jā, un tas viss ir par mani. Visi sapņi vēlmes ir par mani. Mēs nevaram vēlēties, teiksim, savam vīram foršu mašīnu. Nē, viņš pats izdomās, ko viņš gribēs un kādu mašīnu. Tātad, lai jūs aktivizētu šo enerģijas un dzīvības spēku, taisam savu sapņu sarakstu. Un sapņi vienmēr ir enerģijā. Es gribu un es varu. Sapņi nav un vēlmes tajā tēmē vajag. Vajag, tas ir jau par atbildībām. Un ja mēs tā paskatāmies tīri procentuāli, tad no visiem projektiem, kas mūsu dzīvē ir, projektiem vajadzētu būt ne vairāk kā 10–15%. Pārējie visi projekti ir gribu varu. Ja ir vairāk, mums sāks trūkt enerģija. Ja? Jo vajag, tas ir tā kā uzstādījums vairāk no tā mūsu iekšējā vecāka. Gribu varu, tas ir no bērna un pusauģa. Un tiem abiem vienmēr ir enerģija. Tāpēc tur ir jābūt diezgan līdzsvarā. Nākamais. Plānotājā tālāk, ko rakstīt. 3 baudas dienā. Sev. Atkārtoties nedēļas laikā nevajadzētu. Un šis ir tas, ko es saku par to, kā nodarīt sev kaut ko labu. Ideāli, ja ar to var sākt dienu. Ja? Un tās baudas tiešām, tā var būt atkal kaut kāda, nezinu, super smaržīga, garšīga kafija no rīta, skaistā krūzītē. Ja? Tā var būt dziesma, kur es klausos tad, kad es mostos, vai tad, kad es taisu savus 10–15 minūšu rīta dejas, kuras neviens neredz, bet tas ir pie manas dziesmas, ar manām kustībām. Tā ir bauda. Tā var būt vanna ar, nezinu, ar putām, bez putām, ar smaržām, bez smaržām. Meitenēm šajā ziņā vienkāršāk ir. Puišiem izdomāt baudas, tur parasti ir galvas sāpes, bet nekas var. Arī jums ir lietas un darbības, kas sagādā kaifu. Kāpēc vajag šīs 3 baudas dienā? Tāpēc, lai mēs jau no dienas sākumā iedodam savām neironu saitēm informāciju, ka dzīve tas ir prieks, ka dzīve tas ir par baudām. Ja, kāpēc tad mēs visu kaut ko daram dzīvē? Principā, lai piedzīvot to pašu laimes sajūtu. Un laimes sajūtu mums neviens uz paplātes klāt nenesīs. Ja, tas ir tas, ko mēs paši sev varam sagādāt. Jo mēs esam laimīgāki, priecīgāki, jo mēs pievelkam vairāk tādus cilvēkus. Ja, un visi mums priecājās par šādiem cilvēkiem. Jo mēs uz āru izstarojam to visu pozitīvo, foršoto, garšīgo. Un esat satikuši tādus cilvēkus. Zinat, cik ļoti patīkami viņa klātbūtnē ir vienkārši uzturēties. Tātad 3 baudas dienā katru dienu. Nevaram 3, vismaz 1. Vienu tiešām var izspiest. Un lai mums nav jāmežģī smadzenes, tad, kad jau ir diena skrējienā, tiešām iesaku jau nedēļas sākumā vai svētdienā, kad jūs plānojat savu nedēļu, ierakstiet plānotājā. Varēs mainīt, ja tajā rītā to negribēsies. Bet jums jau būs skaidrs rīcības plāniņš.
Runājot vēl par baudām un kaifu sev, tad, kad jūs esat nostrādājušies, aizraujušies ar darbu, vai ir bijuši spiesti apstākļi, kad ir bijusi zināmā mērā pārslodze, vai ir jādara kaut kas tāds, ko ļoti, ļoti negribās. Uzreiz nosakat sev, kā jūs sev par to apbalvosiet. Tas arī palīdzēs izvairīties no prokrastinācijas. Un atkal noslipinās mums jauno neironu saiti, ka arī tajā brīdī, ka man ir jāpiepūlās, kad ir grūtības, ka man ir jāpatērē vairāk resursa, tas vainagojās ar baudas sajūtu. Jo klasiski, kas notiek, teiksim, īpaši perfekcionistiem un tie, kas vienmēr visu grib izdarīt ideāli, perfekti un vislabāk, mēs daram, mēs tērējam, mēs izdaram maksimāli labi. Un mēs pat neapstājamies to pabaudīt, mēs jau metamies nākamajā darāmajā iekšā. Kā rezultātā man aizmirstās, cik patiesībā ir forši, kad ir kāds projekts pabeigts. Nezinu, kaut vai tā pati mājas tīrīšana, par kur es runāju. Jā, tad, kad jūs uztaisat lielo mājas tīrīšanu, apbalvojiet sevi ar kādu kūciņu, kafiju vai, nezinu, vai vīnu galu galā, ja kādam tas patīk. Ja uztaisiet sev svētkus, paslavējiet sev, tas būs jūsu pusaudzim. Un vienlaicīgi jūs arī kompensēsiet to iztērēto enerģiju procesā, kurš nebija tik ļoti baudāms, kā varbūt gribētos. Un šitas strādā. Ja jūs to ieviesīsiet kā savu ikdienas praksi, jūs pēc laika novērosiet izmaiņas. Ja nebūs vairāk tā, ka man tik ļoti negribās darīt un tik grūti ir sevi piespiest. Un patiesībā, ja mēs paskatāmies vēl dziļāk, arī no manas prakses skatoties, tad šīs gan tās 3 baudas dienā, gan apbalvot sev par grūtu darbu, vai tur, kur ir jāpiespiežās. Un 3. balvu variants ir, ko mēs ieviešam savā dzīvē, tad, ja man ir bijis jāpiedzīvot ciešanas. Un te nav runa par dramatiskām ciešanām. Es runāju par ikdienas sajūtiņām. Jā, ka nezinu... priekšnieks pateica, ka es centos izdarīt darbu. Ja? Viņam izrādās tur tās nepatika un vispār viņam slīdz garstāvoklis, sieva no rīta buču neiedeva, un viņš uzkliedz man. Ir man ciešanas? Godīgi sakot, ir man ciešanas. Ja kāds man uzgrūdās, uzkāp uz kājas un neatvainojās, un vēl pagrūda, ir ciešanas. Gāju uz veikalu, nezinu, pēc savām skaistajām kurpēm vai vēl pēc kaut kā, manā deguna priekšā nopirka. Vīrs atnāca piedzēries mājās, ir ciešanas. Ir, saprotiet, tie faktori ir. Tā kā jūs viņus atpazīstat, uzreiz nākamais doma gājiens. Kā es sevi apbalvošu par ciešanām? Man ir vajadzīga kompensācija, ko mēs parasti sagaidām no citiem. Bet atcerieties, mēs esam atbildīgi par to, kas notiek mūsu dzīvē. Tātad, ja man ir ciešanas, man ir vajadzīga kompensācija, ko es sev labi izdarīšu? Kaut vai izvedīšu pastaigā pa parku. Jā, ielikšu mūziku austiņās un iešu pa parku. Iešu noskriešu savus 3 kilometrus kaifiņā. Būs balva. Un atkal mainās neironu saites. Un mūs nerauj iekšā tajā bedres sajūtā vai tajā noskaņā, ka dzīvē viss īstenībā nemaz nav labi. Jā, ir grūti. Mēs šādā veidā pakāpeniski to mainām. Tā, nākamais. Par šo es ceru, ka ir skaidrs, jā? Nākamais ir tātad vēl viena ļoti laba praksa. Saucās viņa izbēdināt sevi. Zini, ko tas nozīmē? Mums dzīvē ir ļoti daudz stresu, piekritīsiet viennozīmīgi, ceļš pēdējos gados. Ir situācijas ar milzīgu spriedzes līmeni, kuras nevienmēr var izrisināt. Jā. Ir komunikācijas, kurās daudz kas paliek nepateikts, jo nav laika, nav resursu, vēl visādi iemesli ir. Vienmēr sakot, dzīve ir gana stresaina. Tie stresi, viņi paliek mūsos, ja mēs no viņiem neatbrīvojamies. Viņi paliek mūsos kā emocijas. Un tās emocijas ir, tās var būt dusmas, tās var būt tas pats aizvainojums, tās var būt skumjas un bēdas, ja, tās var būt vilšanās. Vienmēr sakot, un parasti ir nevis viena emocija, kas uzkrājās, bet viss vesels lērums. Un tagad es šāda emocija bumba staigāju dienu, 2, 3, 4. dienā es atnāku mājās, ko es daru? Tā bumba uzsprākst. Es ieraugu drupačus uz galda,
Es vai nu nobļaujos, vai apraudos, vai vispār skrienu no mājām ārā. Man viss ir slikti, man tā kā dzīvot negribās. Lai šis nenotiktu, mēs apzināti izbēdinām sevi. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka es sev atbrīvoju vakaru vai dienas rītu, vienalga, nav starpība, kurā laikā tas notiek. Paņemu, ieslēdzu, nezinu, Netflixu, kur mēs varam izvēlēties filmas, kur skatīties. Ja? Vai atrodam filmu, pie kuras man nāks raudiens. Un apzināti sēžu un kārtīgi 1,5 stundu noraudos. Un šajā gadījumā ir tas, ko es saku, ja es nevaru tāpat atlaist kontroli, jo mēs visu laiku esam tajā emociju kamolā, mēs esam saspringti, tad var paņemt tiešām to glāzi vīna, ja tas palīdz izraudāties. Doma ir izraudāt, izreaģēt to stresu, kas ir manī. Nezinu, tur kaut kādas romantiskās komēdijas vai drāmas vai vēl kaut kas. Nav starpība. Galvenais izraudāties kārtīgi, ja vajag balsī. Jo atcerieties, ka mūsu smadzenēm, mūsu prātam ir vienalga, vai es to stresu izreaģēju savā ģimenē, vai uz darba kolēģiem, vai pie filmas. Prāts vienkārši saprot šo kā notikuši, enerģija ir atbrīvot, viss. Ej laimīgi ārā un dzīvoja tālāk. Šitādi pasākumi reizi nedēļā. Nopietni. Šitas ļoti, ļoti labi palīdz. Gan jau, ka esat piefiksējuši, cik labi ir tad, kad filmā ir kārtīgi paraudāts. Uzreiz vieglāk paliek, vai ne? Tāpēc nevajag gaidīt, kad tas notiks, bet mēs to daram apzināti. Nu, lūk, tikai pabrīniet mājniekus, ja? Kad jūs ejat izraudāties, lai viņi nedomā, ka jums kaut kas nav kārtībā. Kad es tagad eju noraudāties, mans vakars, ar mani viss ir labi. Nu, lūk, un tad pēdējais, ko es jums gribu šodien teikt, kā vēl sevi pabarot ar enerģiju. Līdz saulgriežiem uzstādiet sev par noteikumu tādu tā kā uzdevumu katru dienu kādam no saviem tuvajiem mīļajiem pateikt kaut ko labu. Izstāstīt to, cik viņš jums ir svarīgs, pajautāt, kā viņš ar jums jūtās attiecībās. Atcerēties kopā tos brīžus, kas ir forši piedzīvoti. Padalīties ar to. Un pateikt paldies viņam, kad viņš ir jūsu dzīvē. Viņš vai viņa, tam nav nozīme. Tas nav obligāti par partneriem, tas ir vispār par tiem foršajiem cilvēkiem, bērniem pasakiet. Ja jums ir vairāk iedvesmas, uz saulgriežiem uzrakstiet mīlestības vēstules viņiem. Tur nevajag gari, 2-3 teikumus par to, ko jūs sajūtat tajā brīdī, tad, kad jūs esat kopā. Kas ar jums notiek emocionāli? Cik ļoti liela vērtība tā jums ir? Un šādā veidā jūs arī savā vidē izpludināsiet tādā pozitīvā nozīmē šīs tik ārkārtīgi mums svarīgās mīlestības un vērtības vibrācijas, kuras pēc tam nāk atpakaļ, ticiet man. Un atrodiet laiku sev, pirmām kārtām atrodiet laiku saviem mīļajiem, atrodiet laiku attiecībām. Nu, un tad jau šīs mazās prakses, kā noturēt laimes sajūtu ikdienā, tas būs tāds spļāviens jūrā. Ja, kaifosiet no tā un nemaz nepamanīsiet, kad darat. Nu tā, tas arī šodien no manis tā kā būtu viss. Metodes jums iedevu, lietojiet, darat pa drusciņam, darat visu, kā gribās, kā vajag. Ja, lai jums ir daudz enerģijas, daudz prieka, daudz sajūsmas, idejas un viss tas foršākais. Visās, gan materiālajā ziņā, gan emocionālajā, gan enerģētiskajā. Ja jums ir kādi jautājumi, vai gribās vairāk informāciju iegūt par mani, tad mani var droši uzrunāt Facebookā vai Instagramā, vai man ir arī mājaslapa janitanderson.com, šausmīgi sarežģīts nosaukums. Bet mājaslapā tur ir tāda vairāk informācija par semināriem un kas es esmu. Bet komunikācijas vienmēr esmu atvērta un būšu priecīgi jūs redzēt, dzirdēt. Vai arī tiekamies dzīvē. Tā kā paldies jums, ka izturējāt šo 1,5 stundu garo maratonu. Mālači, tie, kas izturēja, un lai jums izdodās.
Tā kā visu ar šos arī beidzu. Vai es drīkstu atslēgties? Paldies, lūdzu. Man prieks, ka noderēja, jā. Man prieks, ka noderēja. Paldies, arī pieslēdzos. Esmu Gunita, dzīvības koks vadītāja. Noklausījos arī interesi un domāju, ka jā, ir viela pārdomām. Es domāju, ne tikai man. Ļoti jauki. Tad jau būs rezultāti. Jāsaka, man gan nesanāca 100 to vēlmi saraksts. Tik garš, tur laikam ir jāpadomā. Tur ir jātrenējas, bet par vēlmu sarakstu tieši tāpat, kā es saku, viņu nevajag varbūt uzreiz vienā piegājienā, jo tad, kad mēs atveram vaļā to vēlmju kanālu, tad sāk nākt. Un te vēl viena detaļa, ko es nepateicu. Līdz ko mēs sākam vēlēties un sapņot, kāpēc ir šie 100, mēs sākam ieraudzīt iespējas. Tās, kuras mēs pirms tam neesam redzējuši visās jomās. Tā kā visās, kas mums ir interesantas. Vienkārši pamēģiniet, pārbaudiet, strādā vai nestrādā. Nu jā, un vēl man bija arī ļoti bēdīgs rezultāts ar to, kur jānovērtē tie pamatprincipi par ģimeni, karjeru, veselību un vispārējais, bet pie tā arī laikam ir jāpiestrādā. Pie tā ir jāstrādā. Jā, jo tas veido mūsu kopējo fonu. Mēs nevaram izraut vienu tēmu ārā. Ja man viss ir labi karjerā un ģimenē ir slikti, tā situācija ģimenē novilks arī karjeru uz leju. Vai nu es pārdegšu, vai nu es vienkārši pazudīs man motivācija un interese. Bet ir metodas, kur ar šo tēmu spoguļos ļoti labi strādājam ar to, un ir vēl visādas. Tā kā vienkārši vajag, taču gribās to foršo sajūtu dzīvē. Kāpēc neiedot sev? Drusciņi pastrādās un būs labi pēc tam. Pēc tam varēs baudīt. Jā, labi. Izskatās, ka jautājumu nav, jo viss saku jau paldies. Jā, ir jautājums. Jā. Man ir jautājums par to emocionālo izlādi, par to filmu, ko jāskatās. Bet ja ir tā, nevar paraudāt. Man, piemēram, tā ir, es nezinu, kam būtu jānotiek, jo man liekas, esmu tā ielikusi sev rāmjos. Bet vai to nevar aizstāt ar kaut kādu fizisku aktivitāti? Es nezinu, tu aizēji dārzā un vienkārši tur izvārdies tajā nezāļu, tajās dobēs. Vai šajā gadījumā ir domāts, ka tieši ir tā raudāšana, ka tā ir tā atslēga? Redzi, izrādīties dārzā, tas būs par agresijas izrēģēšanu vairāk. Jo agresija ir kas? Tā ir darbības enerģija reiz 10. Jā, ar konkrētu virzību, tā kā ar konkrētu virzienu, uz ko tā agresija ir vērsta. Tas var līdzēt izplosīties dārzā, bet tad tur dārzā ir jāspēr un jāārd un jācērt, un tur jābūt sitienam. Izraudāšanos īsti šādi nevar izrēģēt, un tas patiesībā nav labs rādītājs, ja mēs nevaram paraudāt. Tas nozīmē to, ka kāda zona ir ļoti, ļoti aizvērta ciet, un tas ir par enerģijas nobloķēšanu. Un iekšējais bērns arī īsti laikam netiek akceptēts. Tas, protams, ir neapzināti, bet es arī ieteiktu šo tēmu, ja tu zini, ka tev ir, drīkst uz to, jā, ja tu zini, ka tev ir par ko paraudāt un gribētos un nevar, tad ar to ir jāpadarbojās. Tur ir jāpapēta, kas ir, un vienkārši jāatver vaļā tas. Dabūs izraudāties vienu dienu kārtīgi, uzliks laiku, cik es raudu, 2 stundas vai 4. Bet jā, tas ir, to nevajadzētu atstāt bez ievērības. Vai es tev atbildēju? Paldies. Jā, paldies. Jā. Vēl varbūt ir kādi jautājumi? Labi. Paldies, izskatās, ka jautājumu vairāk nav. Paldies. Liels paldies par interesanto prezentāciju un stāstījumu. Es domāju, ka tā ir viela pārdomām. Visi tagad domā droši vien, kā sakārtot savu dzīvi. Jādara, dariet. Domāt pēc tā. Liekas, viens ir, no sākuma ir vārds, pēc tam doma, ka tas ir jādara, un tad jāsāk darīt. Man liekas, tur arī ir vajadzīga pēctecība. Jā, bet redz, ka vārds tas ir smadzenēm. Kā es teicu, mums smadzenes un prāts baigi negrib neko mainīt. Tas ir kā mēs esam dizainēti. Tāpēc citreiz ir vienkārši tā kā jādara, un tad paralēli.
nu tad saprot tas prāts, ka citu variantu nav, nu tad man ir jāsāk domāt, saprast savādāk. Jā, bet ir arī forši, jā, kad ir viela pārdomām. Paldies jums par uzaicināšanu. Es ar lielu prieku piedalījos šajā projektā. Tā kā, ja nu vēl kādreiz kaut kādi jautājumi vai kaut ko vajag, es esmu atvērta. Paldies! Liels paldies! Jā, paldies jums! Jā, paldies! Un es visiem pārējiem, kur vēl ir palikuši, gribu pateikt, ka arī mūsu apmācības šogad beidzās. Šo pavasaru vai vasarā, tagad jau grūti pateikt, vasara laikam ir sākusies, lai gan grūti noteikt pēc laika apstākļiem. Un pēdējo lekciju es jums nosūtīšu nākamnedēļ ierakstu, plus es arī nosūtīšu veselu rindu ar dokumentiem, ko es atkal lūkšu aizpildīt kā mentoriem, un ja kāds vēlēsies piebiedroties un vēl nav mūsu mentoru sarakstam, tad tas būs iespējams caur Google dokumentu, ko mēs tad arī pievienosim. Un mēs plānojam 29. jūnijā tādu kā noslēgumu, tās būs tā kā atvērtās durvis, bet par to es arī ziņošu tuvāk nākamnedēļ. Atvainojos, laiks ir tā ļoti saspiests uz priekšu, bet laiks tomēr ir, un pirmdien, otrdien jums būs ziņa atkal no manis par jaunumiem, tā skaitā par atvērtajām durvīm, par mentoriem un visu pārējo. Tā kā es visiem pateicos par dalību, un gaidīsim atkal rudeni, kad mēs atkal domāsim kaut ko, kā mums visiem dzīvi padarīt interesantāku un tālāk iet kaut kādās sevs pilnveidošanās ceļu, vai arī iet kaut kādu tādu ceļu, lai saprastu, kur mums katram gribētos iet. Vai ir kādi jautājumi? Nav, visi jau ir atslēgušies. Es vienīgi sev redzu un dzīvības koku un Tatjanas galvu daļēji. Tagad filmu. Un tā kā, ja jautājumu nav, tad es gribu visiem pateikt lielu paldies. Gaidiet no mums ziņas un tiekamies varbūt rudenī, varbūt vasarā, vienalga kur. Un idejas starp citu, ja mēs turpināsim šīs te mentora apmācības un izskatās, ka mēs turpināsim, būtu ļoti labi, ja jūs sūtītu idejas, ko vēl vajadzētu, jo viens ir tas, ko mēs domājam, ko varētu vajadzēt. Faktiski mēs jau katrs izējam pēc tā, ko mēs katrs domājam, ko mums katram vajadzētu. Ja? Bet varbūt, ka jums ir vēl idejas, ko mēs varētu piesaistīt, ar ko mēs varētu runāt, jums ir idejas rudenī turpināt. Mēs gribētu rudenī supervīzijas arī veidot, bet tās, protams, mēs ar speciālistiem tās būs atsevišķi, bet tādas šādas lekcijas būtu ļoti liels prieks, ja jūs arī rakstītu mums un teikt, ko jūs gribētu, kas jums noderētu, arī sevis tādā uzturēšanā, pilnveidošanā, izprašanā, un arī kas palīdzētu, lai ja gadījumā ir nepieciešama palīdzība kādam citam, lai jūs paši justos droši un komfortabli to sniedzot. Tā kā mūsu e-pasts ir dzīvībskoks@dzīvībskoks.lv. Man gan ar e-pastiem šobrīd ir kaut kādas problēmas, jau ilgstoši nespēju viņus normāli nolasīt, bet man kolēģis to nolasa normālā formātā, tā kā mēs tam visam sekojam līdzi un viss notiek. Protams, var arī zvanīt uz visiem telefoniem, kas ir mūsu mājaslapā. Tā kā liels paldies visiem par dalību un gaidiet no manis ziņu. Es gaidīšu no jums atgriezenisko saiti un es arī gaidu ziņu par to, ko mums rudenī darīt. Labi? Labi. Tā kā es atkal redzu Tatjanu, es pamāju ar roku un pasaku visiem paldies un uz redzēšanos visiem. Ja? Paldies!